Augsti godāti kolēģi, nav nekāda brīnuma, ka šim likumam pietrūks konstruktīvas daļas, jo tieši ar šo likumu ir nodarbojies Oļegs Burovs. Oļega pieredze par Rīgu, es domāju, mēs visi ļoti labi zinām, Burova kungs, es varu te izstāstīt daudz ko, kā jūs tur cīnējāties par amatiem un ar vienu mīksto vietu mēģinājāt uzreiz paralēli ieņemt 5 amatus. To es noteikti atceros ļoti labi. Konkrētā likuma katrs punkts ir pretrunā. Viena daļa saka, nedrīkst, pēc tam tur Oļegs jau ieliek kaut kādu ātrumu. Drīkst, bet ja ļoti gribās. Viens pants saka, nedrīkst apvienot, otrais pants drīkst, ja ļoti vajag. Šīs likums ir pilns ar pretrunām, šis likums ir sastādīts absolūti neprofesionāli, un šis likums neatbilst valsts interesam, Burova kungs. Viņš atbilst jūsu mantkarīgam nolūkam ieņemt vairākus amatus, saņemt pēc iespējas lielāku atalgojumu un šāda veida turpināt dzīvot uz iedzīvotāju rēķina. Ja jūs esat ievēlēts par pašvaldības domas deputātu, esiet tik laipni, sēdiet tur un strādājiet. Ja jūs esat ievēlēts par parlamentāro deputātu, esiet tik laipni, sēdiet šeit un strādājiet. Jaunkundze, kas sēž man pretim, nav iespējas, izņemot jūsu iespējas, kaut kur vēl piestrādāt un kaut kur vēl dabūt lielāku algu. Viņai ir pienākums šodien sēdēt šeit un klausīties mūsu murgus 8 stundas pēc kārtas. Bet jums tādam īpašam kungam būs tagad iespēja ieņemt 5 amatus un katra pasturīti saņem pa 5000. Nekāda gadījumā. Šādam likumam nav vispār iespējas pastāvēt augsti godāt Nacionāla apvienība. Viņš ir absolūti garam. Viņš absolūti nederīgs. Es pilnīgi piekrītu, ka cilvēkiem, kas ir sēdējuši ministri, viņš izskatās ļoti labi un garšīgi. Bet ja mēs runājam no valsts puses, no iedzīvotāju puses, kolēģi, šis likums nav atbalstams un konkrēti priekšlikumi, par kuriem mēs runājam, par to skaļi vienkārši kliedz pret valsts interesēm, Burova kungs. Paldies!